Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji. Liels prieks būt kopā ar jums šodien podkāstā Skaties, ko tu ēd. Mans vārds ir Jānis Elpēters, un šodien runāsim par tiešām interesantām tēmām. Pamatā ar fokusu uz to, kā un kāpēc uzturā nepieciešama putnu gaļa. Domāju, ka šodien iedziļināsimies vairākos tādos jautājumos, kur jums palīdzēs izdarīt savu ikdienas izvēli un patiesībā arī pieņemt tādu, varētu teikt, informētu un pamatotu lēmumu par jūsu uztura paradumiem. Protams, ka neviena saruna nebūtu gana kvalitīva, ja tajā nepiedalītos eksperti, un tādēļ ar lielu prieku iepazīstināšu ar mūsu šodienas studijas viešņām, un tās ir certificēta uztura speciāliste Lizete Puga. Sveika, Lizete! Sveiki! Un tāpat arī pārtikas tehnoloģe, uztura konsultante Dzintra Kokta. Sveicināti! Dāmas, ķersimies pie lietas, un droši vien runājot par putnu gaļu, jāsāk ar to pašu būtiskāko. Kāpēc putnu gaļa ir svarīga, un vai to vispār ir ieteicams lietot uztvarā, droši vien jau salīdzinot arī ar to, kādi vēl citi gaļas produkti ir pieejami. Lizet, sāksim ar tevi. Jā, protams, ja mēs skatāmies, putnu gaļa ir vērtīgs olbaltumvielu avots, un ja mēs tā skatāmies, tās ir arī liesas un pilnvērtīgas olbaltumvielas, kas mūsdienu cilvēkam ikdienā, kad mums tomēr ir tā noslēdz uz dažādām slimībām, uz sirds un asinsvadu slimībām, uz aptaukošanos, ir ļoti daudz dažādi riski, tad šī putnu gaļa ir tā kā lielisks moments, apvienojums, liesas, vērtīgas olbaltumvielas, ko ikdienā varam uzņemt. Un, ja mēs tā skatāmies, tā olbaltumviela deva varijē no 0,8 līdz 1,2, 1,3 grami. Tātad, ja es sveru, piemēram, 70 kg, man 70 grami olbaltumviela dienas laikā ir jāuzņem. Un vistas gaļa, ja mēs skatāmies, šis olbaltumviela daudzums ir vidēji 100 gramos 20 gramu olbaltumvielas. Tā kā foršs veids, viegls, ērts, gards veids, un manuprāt, arī Latvijas iedzīvotāji ir ļoti, ļoti iemīļojuši. Dzintra, kas papildināms? Jā, papildinājumam arī, protams, es gribētu teikt, ka ir jāskatās par tauku procentu, kāds mums ir gaļā, un tad vistas gaļa izceļās ar to, ka viņā ir mazāk piesātinātie tauki, un tad līdz ar to arī tas ir viens no veselīguma, teiksim, tādām lietām, kas veicina labāku cilvēku veselību. Un kā, teiksim, vai tās vērtīgās vielas, ja runājam par olbaltumvielām un arī droši vien taukskābēm citu gaļu gadījumā, vai mainās, teiksim, tā vērtīgā uztura vērtība, vai kā to precīzi saukt, noteikti precizēsiet mani, atkarībā no pagatavošanas veidu, jo es domāju, ka tie vistas gaļas veidi, ko pazīst patērētājs, noteikti ir visdažādākie, sākot no parastas tātad negatavotas un neapstrādātas gaļas, ko var iegādāties veikalu vitrīnā, līdz arī tādām, kas jau ir faktiski gatavi produkti. Protams, pagatavošana spēlē lielu lomu, un tāpēc arī lielākoties mēs veselības nolūkos vienmēr runājam par tādu tā kā šķīvju principu, kad ir jāiekļauj uz savu šķīvi ne tikai olbaltumvielu saturoši produkti, bet arī gana daudz dārzeņu un arī graudaugu produkti, stāstot arī par to pagatavošanas metodēm, kad ir šī sautēšana, vārīšana, grilēšana, cepšana, cepeškrāsnī, patiešām ir ļoti, ļoti daudz varianti. Vistas gaļa šī gadījumā putnu gaļa atšķiras ar to, ka šīs taukvielas galvenokārt ir ap ādu, un līdz ar to mēs varam viņu diezgan viegli, ja mēs gribam samazināt šo piesātināto tauku daudzumu, vai vienkārši šo tauku daudzumu samazināt savā ikdienas ēdienkartē, mēs varam noņemt šai gaļai šo ādiņu, un tad mēs varam iegūt šīs liesās olbaltumvielas. Teiksim tā, atšķirībā no sarkanās gaļas, tur šīs taukvielas ir caurvijas, viss cauri šai gaļiņai, un līdz ar to ir, teiksim tā, grūtāk, šis tauku daudzums būs lielāks. Tāpēc, tur tā ļoti viegli un vienkārši mēs varam noņemt, un protams, ir jāskatās nevis tikai kā es gatavoju, bet kādu gatavošanas metodu, bet ko es izmantoju, kādus garšaugus, kādas mērces, vai tas ir rūpnieciski pagatavots produkts, jau iemarināts, vai varbūt tā mēs pats mājās izmantoju kādus garšaugus. Un šī gadījumā šeit jābūt diezgan drošiem un ir jāeksperimentē, jāskatās, kas garšo, jo garšīgi paēst, tā ir viena no neatņemamām mūsu dzīves sadaļām, kas ir tā kā savu veidu arī izklaide.
Izklaid un arī, es pat teiktu, māksla iespējams. Jā, Zintra, vai ir kas papildinājums vēl pie šī? Papildinājums ir tāds, ka, protams, ļoti jāpievērš uzmanība šim te gatavošanas izvēlē, jo arī jebkuru labu produktu var pagatavot netik vērtīgi. Ja? Un tad ir stāsts par to, ja mēs sākam panēt dažādos miltos, daudz sāli pievienojam, cepam lielā eļļas daudzumā, tad, diemžēl, veselīgums strauji, teiksim, sarūk, ja? Proporcionāli jau tam, ko mēs esam izmantojuši. Tātad vienmēr izmantojam cepšanu krāsnī vai sautēšanu. Ja cepam krāsnī, mēs varam izvēlēties cept uz cepamā papīra, nevis lielā eļļas daudzumā. Ļoti daudz lietas, ko mēs varam vērst par labu. Teiksim, arī panēt mēs varam pilngraudu miltos, ja mēs kaut ko gribam tāds, teiksim, karbonādes veidu taisīt. Tur ir atkal cits izvēles. Jā, katrā ziņā skaidrs, ka tikai ar gaļas izvēli vēl tas jautājums par veselīgu uzturu pavisam noteikti nav atbildēts. Nākamais jautājums par to, kādi ir jūsu novērojumi par to, kā atšķirās vīriešu un sieviešu uzturu paradumi, vai viņiem vispār būtu, teiksim, pamats atšķirties, skatīties laikam tīri no tāda, varētu teikt, fizioloģiska aspekta. Zintra, sāksim šoreiz ar jums. Jā, protams, statistiski skatoties, tā novērojot arī, var redzēt, ka, protams, vīrieši gaļu lieto vairāk un biežāk. Sievietes tomēr nosarās diezgan bieži arī uz augu valsts produkciju vai dārzeņiem vai būtu tā jābūt, grūti man ir teikt, jo katrā ziņā katra cilvēkam ēšanas paradumi atšķirās. Atšķirās pirmkārt no tradīcijām ģimenē, atšķirās arī no dzīvesveida, no tā, cik mēs esam sportiski, cik mēs kādu fizisku darbu strādājam, vai tieši otrādi mēs strādājam vairāk darbu, kas ir pie datora un rakstām galda. Ļoti daudz ir nosacījumu, kā cilvēks izvēlas savu uzturu. Protams, vielmaiņa vīriešiem ir nedaudz, ja varētu tā teikt, augstāka nekā sievietēm jau pēc dabas, un vīrieši parasti ir bijuši ar lielāku muskuļu masu, un tas atkal pieprasa tā kā vairāk gaļas produktus, bet pasaule mainās profesijas, un ļoti katram jāvērtē individuāli pēc tā, kāda ir viņas dzīvesveids. Tas ir primārais noteicošais, kāds viņam būs uzturs. Protams, vai viņš ir visādais vai veģetārietis, tad tas arī noteiks. Jā, bet droši vien, ka nevar noliegt arī to, ka, un pat nedalot, teiksim tā, neskatoties uz šo dalījumu vīriešu vai sievietes, droši vien, ka ļoti atkarīgs arī tas, kāds ir, teiksim, paša cilvēka organisms, jo arī tur noteikti ir diezgan lielas atšķirības, kuram droši vien krājās vairāk, kuram netik daudz, un arī tur tādā ziņā cilvēki noteikti ir atšķirīgi. Varbūt varētu tā teikt, bet es gan gribētu mazliet to mītu kliedēt, ka, ja jūs esat fiziski aktīvi, ja jūs esat veseli, ja jums nav kādas veselības problēmas un pienācīgi pievēršat uzmanību uzturam, tur nevajadzētu būt tādām atšķirībām fizioloģiskā nozīmē. Līdzēt, no tavas skatu punkta, vai ir pamats tam, kad uzskatām, ka vīriešu un sieviešu uzturu paradumiem gaļas patēriņa kontekstā ir jāatšķirās, vai tie atšķirās? Praktiski tā jau arī ir, ka viņi atšķirās. Protams, vīriešu dzimes pārstāvi daudzreiz biežāk ir atvērtāki gaļas produktiem, arī, ja skatās no pārtikas patēriņa pētījumiem, tad tomēr tā tendence, ko arī no veselības nolūkos mēs varam skatīties, ka pārstrādāta gaļas produkti, dažādi kūpinājumi, dēsas, tie nebūs tie ieteicamie pirmās izvēles produkti, kā tās saucās delikatese. Tie nav ikdienas produkti, līdz ar to ikdienas paradums rītu sākt ar dēsmaizīti. Šobrīd var kliedēt mītus un teikt, ka nē, tas nebūs nevienā mirklī veselīgi un nebūs ieteicams. Tā kā aptuveni 30% ikdienā no visa tā kopējā gaļas patēriņa izmanto šos pārstrādātos gaļas produktus, un šeit noteikti ir jāvērš uzmanība, ka šie produkti ir jāizvēlas mazāk. Mums ir jāizvēlas svaigi gaļas produktu, ko mēs paši sagatavojam, skatāmies līdzi, izmantojam.
Jā, ja mēs iekļaujam visās pamatēdienreizēs šos olbaltumvielu saturošus produktus, tad īstenībā es teiktu, ka mēs diezgan ātri sasniedzam dienā nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu, un teiksim, tādas tendences varbūt šobrīd uzturu jautājumos, ka mums ir vajadzīgs vairāk olbaltumvielas, mums vairāk proteīns ir nepieciešams. Viņas diezgan ātri var savilkt kopā šīs olbaltumvielas, jo, protams, gatavošanas procesā mēs pazaudējam ūdeni, un tad, piemēram, tā pati vistas filejas gabaliņš, tur jau varētu būt arī 30 gramu, un ja mēs tā skatāmies 30 gramu pusdienās, un tad, piemēram, vakarā es paņemu biezpienu, jā, tad diezgan ātri es jau esmu, var teikt, 50 gramus savākus, vēl no rīta putra, kur ir, piemēram, 1 glāze piena, man jau ir tie mani 70 gramu, kas ir nepieciešams. Pie tā, ko teici par šo te rīta desmai, es domāju, varbūt tev ir arī kāds praktisks padoms, varētu teikt, skatītājiem, ko tad darīt. Faktiski varbūt pašam pagatavot vistas fileju, ko izmantot pēc tam uzgriešanai uz savas rīta sviestmaizes, vai kas varētu būt tas praktiskais? Jā, protams, ikdienā idejas, ka mums vajadzētu vairāk izmantot pašu gatavotos. Es atceros, mēs bērnībā taisījām kotlešu maizītes, jā, tad tagad ar bērniem runājot, tas vairs nav tik iecienīts produkts, ko no rīta taisīt, bet patiesībā, jā, mums ir jāiet atpakaļ, un tas, ko es pagatavoju, cepeti vai izcepu, kotlets, es tikpat labi arī varu uztaisīt tās brokastu maizītes, un tā brokastu maizīte var būt interesanti, jo ir īstenībā arī tāda citreiz tā problēma ar to ēšanu, ka mēs ēdam visu laiku vienu un to pašu, mums paliek garlaicīgi, vairs nav intereses, un mēs atmetam, vairāk negribās to ēst. Bet vajag likt klāt, un dārzeņi šī jautājumā, protams, nāk ļoti, ļoti par labu. Mēs pieliekam klāt papildus šķiedrvielas, papildus garšas, un mēs varam pagatavot ļoti gardas maltītes. Tā kā jā. Jā, man šķiet arī tas, ko minēja, ka patiesībā tas tāds zināms piedzīvojums, pagatavot tādu veselīgu un garšīgu pārtiku. Tā kā man šķiet, tas ir vēl viens veids, kā uz to paskatīties no tā ikdienas skrējiena, kur droši vien paņemt to gatavo fasēto, tomēr ir vienkāršāk, kas arī ir tas. Jā, bet tagad jau arī ir iespēja izmantot dažādus garšaugus, ir dažādi garšaugu maisījumi, nav jau vienmēr viss jādomā pašam no nulles, bet jā, ēdiena pagatavošana, ja mēs tā skatāmies, ja mēs viņā ieguldamies, tas jau ir arī papildus, tā kā varētu teikt, fiziskā aktivitāte. Es pagatavoju, un tad es lēnā garā ēdu, apdomīgi ēdu, piesēžoties tam. Ja es ātri paņemu un pasūtu, un tas ir fiksi ātri kaut kur pa ceļam skrienot, man galva jau līdz galam nesaprot, ka esmu kārtīgi pēdus, un gribu vēl ēst, un tad kaut kā tās domas, un tas liekais svars var nemanot parādīties. Dzindra, vai ir kas vēl var papildināms pie šī? Papildinājums jau ir tāds viens, ka noteikti daudz skatītāju vai klausītāju, kā teikt, šobrīd domā par to, man nav laika, es esmu aizņemts un tā, kā es gatavošu. Tad te es vairāk gribētu pievērst uzmanību tam, ka, protams, var nopirkt arī kaut ko no gatavā izstrādājuma, teiksim, bet ir jāskatās uz marķējumu. Ir jāpaskatās, cik tad tur īsti man tā vistas gaļa ir iekšā, kas vēl tur ir pievienots klāt, un tad, protams, ir jāizvēlās no tā piedāvājuma klāsta to, kas ir man atbilstoši un manai veselībai labāks. Teiksim, jo viss jau ir jānorāda uz marķējumu, un ja ir šeit tāda, kādreiz liekas, ka es te veikalā visus kavēju, ko es te skatīšos, tagad burtiņi maziņi, citreiz vēl krāsas tādas nav atšķirīgas, un nekas jau nenotiek, ja vienreiz cilvēks nopērk kaut ko, un tas īsti neatbilst viņu vajadzībām. No tā mums nekāda nelaime neceļās, mēs mājā varam mierīgi izpētīt marķējumu un mierīgi varam saprast, šis produkts nav manējais. Tad es pameklēšu kādu citu, kas atbilst manām vajadzībām. Ja? Bet, marķējums ir jālasa un jāskatās, kāda gaļa tur ir iekšā, cik daudz un cik tā vista tur īsti ir tajā vistas, bumbiņās vai kā tur tie ir, jo piedāvājumi ir ļoti daudz un jā, protams, kādreiz arī var izlīdzēties ar to, kas ir nopērts
nopērkams veikalā, jo tāpēc jau arī ražo, lai piedāvātu cilvēkam atvieglot šo soli. Bet kas varbūt ir tās, jau pieminējāt, varētu teikt dažus virzienus, bet kas varbūt skatoties uz tādu preces marķējumu ir tās galvenās pozīcijas, kam pievērst uzmanību? Tad saturs? Pirmais noteikti ir sastāvu, mēs skatāmies, un pēc marķēšanas noteikumiem ir tā, ka tas produkts, kas ir visvairāk šajā gatavajā produktā, tas ir pirmais. Ar vienu vārdu sakot, dilstošā kārtībā tiek sarakstīts sastāvs produktu. Tātad, ja mums tur ir rakstīta vistas gaļa 70%, piemēram, tad viņi tur ir arī 70%. Tad skatāmies, kas ir tālāk. Vai ir pievienota cūgaļa, vai ir pievienotas kādas papildus olbaltumvielas, vai ir pievienotas kādas papildus vēl dažādas pārtikas piedevas, cik daudz, kādas. Tomēr ar to ir jābūt cilvēkam informētam. Tā ir cilvēka atbildība saprast, ko es ēdu, ko es lieku tajā savā mutē iekšā. Ja? Tā kā tas ir pirmām kārtām, un tad vēl ir tāda lieta, ko paredz arī ministru kabineta noteikumi bērnu ēdināšanā, slimnīcu personāla ēdināšanā un klientu ēdināšanā, kad nedrīkst būt mehāniski atdalīta gaļa. Ja, tad, ja cilvēks paskatās marķējumā, tā ir zemākas kvalitātes gaļa, tad, ja arī šī gaļa ir klāta, varbūt tad es izvēlos citu produktu. Tas nozīmē, ka tie ir tā mehāniski atdalītā, tie ir kādi, varētu teikt, pārpalikumi vai... Nē, viņai ir vienkārši tāds, varētu teikt, skarbāks atdalīšanas veids, jo, lai no tās vistiņas izmantotu visu gaļu pārstrādē, tad ir dažas speciālas iekārtas, kas viņu atdala tā, raupjāk. Un skatoties, un tas jautājums abām viešņām, skatoties uz to produkciju, kas ir pieejama veikalu plauktos, redzam dažādus, varētu teikt, jau gatavos produktus, un tur laikam skaidrs, ka katram jāapzinās, ka visticamāk šie produkti tomēr tādā kvalitātes ziņā nestāvēs klāt tiem, kas ir, tam, kas ir nopērkama svaiga gaļa jau minētajā vitrīnā, un tomēr tas, kas ir fasēts un jau, teiksim, apstrādās, tas pavisam noteikti, tādā vienkārši runājot, noteikti nebūs tik augstas kvalitātes, tīri no uztura viedokļa, un te varbūt no jums abām komentārs. Tās būs delikateses, tas noteikti nebūs ikdienas produkts, ko ikdienā mēs varētu izvēlēties. Jāatcerās, ka tie ir šie pārstrādātie produkti, un ko mēs varam paskatīties, pievērst arī uzmanību. Protams, ne tikai šīs sastāvdaļas, bet arī uzturvērtība. Jāatcerās, ka mēs varam iziet cauri. Ir norādīts uz marķējumu gan kalorijas, cik daudz šis produkts satur, gan arī šis olbaltumvielu saturs. Un vēl atsevišķi ir izdalīts, teiksim, tā no taukiem piesātinātie tauki. Un šīs veselīgās norādes, ko mums saka? Tātad mums saka to, ka mums ir jāsamazina piesātināto tauku daudzums, jo šie ir tie tauciņi, kur mums patiesībā ir jānoskrien gluži tāpat kā cukurs. Ja es apēdu konfekti, teikt, ja es visu dienu sēžu, tā konfekta man nepārvērtīsies par muskuļiem, ja? Man viņi ir kaut kā jānotērē. Un šie piesātinātie tauki, tas ir tas, ko mēs varam izvēlēties, pievērst uzmanību, lai šis būtu mazāk dēsas, dažādi cīsiņi, dažādi pārstrādātie produkti. Lielākoties ir ar augstu piesātināto tauku daudzumu, tāpēc mēs viņus arī nerekomendējam ikdienā. Tad, protams, ir ogļhidrāti, tostarp cukuru. Nereti kaut kādiem marinējumiem, piemēram, ir diezgan augsts cukura daudzums. Tur parasti mēs runājam par to, ja piesātināto tauku daudzums ir aptuveni 10%, tie varētu būt kādi 10 grami, kas ir pieļaujami ikdienā, tad par cukuru iet runa par 25 gramiem, un tad var redzēt, viena tēkarota ir 5 grami. Jau šī iepakojuma mēs redzam, ka uz 100 gramiem produktu ir, tur 5, 10, 20 gramu cukura, tad jau mēs atkal varam sākt domāt. Un tās tēkarotēs pārvēršot īstenībā diezgan labi var uzreiz tā vizualizēt un saprast, kas ir, jo citreiz tie 5 vai 20 grami, tas man liekas, nekas, es nezinu, cik tas ir. Un vēl, protams, sāls daudzums. Un sāli ikdienā, protams, arī pēc pārtikas patēriņa datiem mēs ikdienā patērējām 2 reizes vairāk, nekā mums ir nepieciešams, līdz 5 gramiem. Tā ir dienas norma. Ja es nopērku šo vienu iepakojumu un tur man ir 500 grami un uz 100 gramiem ir 3 grami sāls, jāsaprot, ka tas viss būs jau 3 dienu devas. Tāpēc, sāls, piesātinātie tauki,
kopējais kaloriju daudzums var pastīties, ja interesē, protams. Bet no manas puses tāds mazais pieredzes stāsts, ka noteikti ir vērts paskatīties, vai tā norādītā uzturvērtība ir šiem 100 gramiem produktu vai visam produktu iepakojumam, jo dažreiz man šķiet pamana tikai to 100 gramu rādītāju un liekas, ka visā iepakojumā ir tikai tie 5 grami, teiksim, cukuru, bet izrādās, ka visā tajā iepakojumā, kas ir 300 grami, viņš ir 3 reizes vairāk, tā kā man liekas. Jā, tas arī tur, jo citreiz arī vēl norāda uz porciju, un tad jā, porcija citreiz ir mazāk varbūt nekā ikdienā izvēles. Bet veselīgā uzturā galvenokārt tas viss stāsts ir par daudzumiem, cik daudz un cik bieži es to izvēlos. Tā kā pamatā izvēlamies sākuma posmā produktus, cenšamies viņus daudzveidot, kā nu mēs spējam, un tad varbūt patiešām kā delikateses laiku pa laiku varam izvēlēties kaut ko. Es vēl gribēju varbūt papildināt šajā sēžot, atcerējos tādu lietu, kad mēs veikalā varam redzēt arī svaigo vistas gaļu fasētu, tur atsevišķi tie ir krūtiņas, atsevišķi tas ir šķiņķīši vai stilbiņi un tā tālāk. Tad šeit ir arī tāda lieta, kad mēs noteikti esam ievērojuši, kad ir arī ar tādu marķējumu zīmi, kā ražots bez antibiotikām. Ja? Tas būtu varbūt arī tāda lieta, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Tātad tas nozīmē, ka šeit ražošanas, audzēšanas procesā ražotājs nav izvēlējies, ļoti sekojas līdzi higiēnai, veselības stāvoklim, putniem un tam līdzīgi, lai nerastos kādas saslimšanas un nebūtu jālieto antibiotikas. Tātad, ir stāsts arī tomēr par to, ka šādu mēs varam izvēlēties drošāk un gatavot no viņas, nekā varbūt, ja mēs nopērkam kādas citas izcelsmes putna gaļu, kur mums īsti nav zināms par viņas audzēšanu. To vēl noteikti parunāsim vēl pie viena no nākamajiem jautājumiem. Man vēl viens tāds, varētu teikt, starp jautājums. Iedziļinājamies, varētu teikt, sieviešu un vīriešu jautājumā, vai ir kāds pamats, teiksim tā, skatīties atsevišķi uz to starp putnu gaļas patēriņu. Bet kā jūsu vērtējumā, vai ir kādas, teiksim, sabiedrības grupas, kurām ir īpaši svarīgi lietot putnu gaļu? Piemēram, divas varētu, ko apskatīt, varētu būt sportisti, tātad tie, kuriem lielāks enerģijas patēriņš ikdienā, arī bērni, kuriem noteikti svarīgi, tīri tādā fizioloģiskās attīstības kontekstā noteikti uzņem pareizo uzturvielu apjomu. Kā tad ir, vai, teiksim, šādām grupām vai varbūt vēl kādām citām ir īpaši svarīgi patērēt tieši putnu gaļu savā uzturā? Kopumā jau grūti izsvērt kaut kādu vienu grupu, kurai tad īpaši būtu vērtīgi uzņemt šo putnu gaļu. Patiesībā es teiktu, ikvienam no mums ir vērtīgi iekļaut liesas olbaltumvielas, un dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas izceļas ar to, ka viņas ir vieglāk mums pārstrādājamas, vieglāk saprotamas. Tur ir visas šīs neaizvietojamās aminoskābes, līdz ar to tas ir patiešām vērtīgas, ko ikdienā izmantot. Un, protams, ja es ikdienā lecu, skrienu vairāk, ja es augu, tad patiešām, vai arī tikpat labi es esmu dikti slims, man ir nepieciešams šīs olbaltumvielas, un jāstraucas noteikti ir tiem cilvēku grupām, kas varbūt kaut ko ierobežo, kādu no uzturvielu grupām. Varbūt atsakās, ikdienā nelieto olas, zivis, tad jā, ja kādu no šīm vēl citiem olbaltumvielu avotiem, ja nelieto, tad tiešām būtu jāpiedomā pie tā, vai es uzņemu dienā nepieciešamo olbaltumvielu daudzumu vai nē. Arī dzelzs deficīts, ja, piemēram, ir. Tas bieži vien iet roku rokā ar to, ja es ēdu par mazu olbaltumvielu saturošos produktus, mēdz būt arī dzelzs deficīts, tad tiešām jāpaskatās, lai visās tādīs pamatēdienreizēs es iekļauju. Dzindra? Protams, vistas gaļa vislabāk garšo bērniem. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar to, ka viņai nekad nav tāda specifiska garša, jo lielopu gaļai tomēr ir specifiskāka garša. Un arī, teiksim, ja mēs runājam par skolu uzturu, tad, protams, šeit ir arī stāsts par izmaksām. Ja, tās ir cenas un ļoti bieži vistas gaļa tiek iekļauta bērniem ēdienreizēs, jo viņi labprāt viņu ēd un viņiem viņa garšot. Kā, protams, bērni
izvēlēsies vistas gaļu, ja viņiem piedāvās un ēdīs labprāt. Un te es arī domāju par senioru kā grupu, kuru varētu arī pievērst uzmanību, un tomēr, jo senioriem bieži vien nepietiek šīs olbaltumvielas, un viņi ēd mazākām porcijām jau, un tad varbūt arī vistas gaļa tomēr būtu tas, ko varētu vēl papildus izvēlēties. Tas, protams, vairāk jokam šķiet, ka bērni vislabprātāk izvēlās cīsiņus. Parasti arī atceroties kādās publiskās ēdināšanas vietās atsevišķi mēdz būt arī bērnu tātad atsevišķi ēdienu karti, kur parasti tie frī kartupeļi ar cīsiņiem, kā laikam tas pats labākais. Bet piekrītu tam, ka šķiet tā noteikti bērniem ir tāda vissaprotamākā gaļa. Man tā šķiet. Jau tagad nageti ir topā. Jā, bet šeit noteikti ir jautājums par to, ko mēs atļaujam izvēlēties, un vai tas ir akceptējums, jo varbūt tā, kad es biju maziņa, tad man arī likās, es jau uz to ēdienu kā bērns skatos tā kā veikalā uz krekliņiem, balts, sarkans, melns, man patīk, kā viņš izstāst, man patīk, kā viņš garšo, bet bērnam jau nav izpratni par to, kas tur ir iekšā, un tā mēs izdabājot bērniem varam nonākt līdz tam, kad viņi ēd tikai cīsiņus, nagetus, frī kartupeļus, un tas, diemžēl, nav tas ceļš, uz kur mums jāiet, jo bērni tomēr aug, un tā tendence ir kāpt pa trepītēm augšā, un katru dienu izgaršot kaut ko jaunu, saprast kaut ko jaunu. Ja mēs stagnējam tanī 2 gadu vecumā ar cīsiņiem un frī kartupeļiem, ir jāsaprot, ka būs grūti uz priekšu. Būs grūti, būs ļoti daudz dažādas veselības problēmas, kas būs, ar kurām dzīvē būs jāsaskarās. Tāpēc par to uzturu ir jādomā jau no dzīves pirmajām dienām, kad jau ir mammas puncija līdz pat pēdējiem elpas vilcienam. Man ļoti pie tam šķiet, ka tas praktiskais padoms, kas varētu palīdzēt, gan noteikti arī man pašam, gan arī vecākiem, ir tik tiešām uz šiem gataviem produktiem vairāk skatīties kā uz delikatesēm. Jo man šie delikateses, tīri no tāda patērētāju uztveres viedokļa, nav tas, ko ēdīs katrās vakariņās. Un šķiet, ka tas jēdziens delikateses tādā ikdienas lietojumā droši vien vairāk liek domāt par kaut ko ekskluzīvu, nezinu, kādām vītinātām desām, kas varbūt veikalā ir atkal dārgākas, un drīzāk tādā veidā nevis paskatīties uz to, kā varbūt to, ko nevajag patērēt kā savu pamatproduktu ikdienas uzturā. Citreiz jau patiesībā mēs aplama domājam, liekas, es rekur paņem šito ātri, šitais būs lētāk un visi būs priecīgi un apmierināti, bet nē, patiesībā visos tenīs pusfabrikātos, ko mēs nopērkam, mēs īstenībā iztērējam daudzas reizes vairāk. Mēs negūstam arī tik lielu baudu no tā visa, tā nav baudpilnēšana, tā ir vienkārši Rīga rīšana, teiksim tā, grūti tā nosaukt tā, bet tā ātrs ēdiens, kas nepaliek, un bieži vien mēs pat pēc pusstundas jau esam aizmirsuši, ka mēs kaut ko tādu esam apēduši. Šeit būtu arī tas, varbūt, ka tāpēc arī vēl ir jāpaskatās marķējumā. Ja mēs mājās gatavojam vistas gaļiņu, tad tur ir 100% vistas gaļa, un viņi noteikti dos šo sātu sajūtu, kā labs olbaltumvielu avots. Bet ja tajā gatavajā izstrādājumā mums vistas gaļiņa tur ir 50–45% un tālāk papildus visādas dažādas piedevas un recepšu sastādājas, tad tā sāta sajūta nenoturēsies tik ilgi, un pēc kāda brīža jau atkal bērns grozās, kad viņš grib ēst, ja mēs, teiksim, runājam par bērniem. Tātad no delikatesēm pie tam nevar tik labi arī paēst. Tīri tehniski. Dzintri, vēlējos atgriezties pie jau nedaudz aizskartās tēmas par šo te marķējumu audzēta bez antibiotikām. Varbūt var nedaudz pastāstīt, ko tad tas īsti nozīmē šo te, kāda ir tā praktiskā atšķirība, cik tālu man saprotams, faktiski jebkurš, nevar teikt jebkurš dzīves organisms, bet šķiet, kad nereti arī, piemēram, augu aizsardzības kontekstā tiek izmantot dažādi līdzekļi, kas palīdz tiem izdzīvot. Kā tad ir ar to putnu gaļu? Ko tas nozīmē un kā patērētājiem uz to skatīties? Jā, kādreiz vispār valdīja mīts, kad putnu gaļa ir hormoniem pilna un antibiotikām pilna un tam līdzīgi. Man ir jāsaka tā, ka no 2008. gada, manuprāt, Eiropas Savienības regula noliedz jebkāda veida hormonus izmantot dzīvnieku audzēšanā. Tātad līdz ar to mēs šo lietu jau varam izslēgt droši. Kas attiecās uz antibiotikām? Jā, protams, mēs varam redzēt, veikalā ir
dažādi produkti ar marķējumu, audzēts bez antibiotikām, kas visnotaļ nodrošina jau tādu drošu sajūtu patērētājiem, ka šeit man nebūs nekā liek. Runāt par antibiotikām ir tā, ka, protams, ir normas, kuras atļautas minimālās var saturēt, jo dzīvnieks vai vista vai mājputnas vai jebkurš cits, kā jebkurš cita dzīves radība mēdz arī saslimt. Un tad viņam ir vajadzīga šī atveseļošanai lietot kaut kādas zāles. Bet tas notiek zem stingras kontroles, un, teiksim, šo gaļu nekad neizmanto pārstrādēji uzreiz, ja dzīvnieks ir bijis nevesels. Tātad tā ir vesela pārtikas veterinārā dienesta kontrole, kur jebkurā uzņēmumā ir pārstāvis jau pats par sevi, kurš šo visu kontrolē. Bet, lai cilvēkam būtu drošāk, tad ir tā, ka ir ražotājs, pieņemsim Latvijā, kas arī raksta, ka viņš audzē bez antibiotikām, viņš ir nodrošinājis tik labu vidi šiem putniem un tik labus apstākļus, kad viņi neslimo, un ja viņi slimo, tad tas attiecīgi tiek ātri reaģēts un nošķirti slimie no veselajiem, ja? Tā kā viņi var izmantot šo brendu, ka viņi ražo gaļu, audzē bez antibiotikām. Tur, kur nav rakstīts virsū, arī tur pārtikas veterinārais dienests kontrolē šo putnu gaļu. Protams, skatās, lai atbilstu visām normām, kas ir paredzētas, bet, protams, katru vistu nepārbaudīs. Pārbauda partijas, un šeit ir mazliet arī audzētāja goda prāts, kur jābūt ir tā, kā viņš norāda. Ja? Par vistas gaļu runājot, teiksim, no tāda skatu punkta, ka, protams, vislabāk ir var ieteikt bioloģiski audzētu vistu. Ja? Tad tas ir ar jau zināmu standartu, kad šī vista ir audzēta bioloģiskā lauksaimniecībā, bet tas, protams, arī sadārdzina vistas cenu, vistas gaļas cenu. Ja? Bet, kopumā, ja pareizi saprotot, no tādas patērētāja uztveres viedokļa skaidrs, ka šis marķējums ir tāds, kurim ir vērts pievērst uzmanību, jo tas ir, varētu teikt, tāds vēl viens centiens ar regulējumu palīdzēt pārtikas kvalitātes uzlabošanu. Diemžēl mūsu sarunai veltītais laiks faktiski ir beidzies. Es gribu uzdot vēl pēdējo jautājumu jums abām. Noteikti tādu negaidījāt. Kāds ir jūsu iecienītākais vistas gaļas ēdiens? Līdz sāksim. Laikam iecienītākais būs zupa, un tad jau vienkārši spanniņas izcept vistiņu. Jā, jo tas patiesībā ir visātrākais veids, ātri šķīvi principu salikt, vai ne? Izcep ātru vistiņu, pievienam apgaršo ar sinepēm un pētersīļiem un ķiplokiem. Un, jā, ātri vien sanāk. Dindra? Man ļoti patīk austrumu virtuves pielietojums vistas gaļai, un tad man tāds vok tāds ēdienu ļoti uzrunā ar vistas gaļu. Un arī man liekas, ka viņa ļoti ātri, jo tur jāsagriež tikai dārzeņi, jāiemarinē šī vistiņas fileja, un kā jau Lizete teica, tur var garšaugs pēc vēlmēm, un var ķiplociņš, sinepe, būt sojas mērce, tur jau ir atkal tāds. Sojas mērce atkal, protams, ir jāskatās no tā skatu punkta, lai nebūtu augsts sāls saturs. Bet jā, es piekrītu, ka viena spannas ēdiena, tā saucamie, noteikti ir labs veids, kur arī ļoti dažādi izpausties ar Lizetes pieminētajām garšvielām. Paldies, dāmas, ka bijāt šodien kopā ar mums, un cienījamie skatītāji. Šķiet, ka šodien tik tiešām daudz mūsu sarunā noskaidrojām, izgājām cauri gan tam, kā vispār skatīties uz vistas gaļas patēriņu savā ikdienā, kam varbūt tas ir nepieciešams lielāks, lai gan patiesībā izrādījās, ka visiem mums jāsako līdzi, un man šķiet tās labākās atziņas tieši par to, kam pievērst uzmanību dodoties uz veikalu un skatoties uz to, kas tad uzrādīts uz pārtikas marķējuma veikala plauktā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un noteikti tiksimies vēl nākamajās Skaties, ko tu ēd podkāsta epizodēs. Bet pagaidām visu labu!